Labrīt! Trešā diena Kubā. Face to Familijas piedzīvojumi turpinās. Tātad, kā jūs teicat, trešā diena Kubā. Šodien mēs veltīsim laiku suvenīru meklējumiem. Meklēsim kādu vietu, kur var kaut ko nopirkt gan sev, gan citiem. Mums ir sarunāts, ka vēlāk mums būs īpašais piedāvājums Kubas cigāriem, kurus mēs vakar izbaudījām. Un tad pēcpusdienā mums sagaidām ekskursija kabrioletā, vecā klasiskā amerikāņu kabrioletā. Tas būs jauks laiks, bet mēs esam arī atvērti citiem piedāvājumiem. Ja mums kaut kas pēkšņi interesants gadīsies ceļā, izbaudīsim. Kuba, Havana, 2015. jau! Viens iemesls, kāpēc cilvēkiem es ieteiktu apmeklēt Kubu, ir atcerēties vai iemācīties no jauna to, kā komunicēt. Jo, ja mēs rietumu pasaulē tā saucamajā lietojam tur Facebookus, FaceTimes, Skypeus, lai komunicētu ar cilvēkiem, kas ir mums blakus istabā, tad Kubā ir ļoti vienkārši. Šeit ir tādi balkoniņi, un vakar mēs bijām liecinieki tādai interesantai ainai, kad mēs ap pusdienas laiku gājām un divi vīrieši sarunājās savā starpā starp balkoniem. Ja? Katrs balkons ir savs dzīvoklis. Un kad mēs vakarā vēlu nācām atpakaļ, viņi vēl joprojām runājās viens ar otru. Tur nolikti kreisliņi, lai būtu ērtāk, lai varētu pasēdēt. Un cilvēki vienkārši šeit runā. Viņi nelieto jaunākās tehnoloģijas, lai runātos ar cilvēkiem, kas ir viņiem blakus. Viņi vienkārši runā. Kā jau es agrāk pieminēju, Kuba un Havana nebeidz mums pārsteigt. Lūk, ko var izdarīt ar automašīnu Žiguļi vai Lada. Kubiešu, havaniešu, čaklās roklas, veiklās rokas pārbūvē tūnīgo Žiguli vai Ladu. Ir ko mācīties. Praktiski, liederīgi un skaisti. Īsais spāņu valodas kurss iesaucējiem. No parkeo. Tātad neatstāt automašīnas šeit vai neparkoties, kā Latvijā teikt. No parkeo. gājām pa ielu un vienkārši redzējām, ka istabā stāv motocikls, un īpašnieks bija tik laipns un atļāva mums ienākt iekšā un apskatīties, kāda te motocikla viņa vietā. Tad šis ir Iežiņšai, blakus vāņi, tur ir Java, un tur ir ķīniešu skūters.
Viens lepns kubiešu jauneklis mums piedāvā ienākt boksa akadēmijā. Skatīsimies, ko te var darīt. Tātad mēs gatavojamies tūlītās doties Havanas Chinatownā vai Ķīnas pilsētā iekšā, bet tad mēs ieraudzījām, ka vienkārši ielas malā ir salikts dažādas vecas lokomotīvas, un ne tikai lokomotīvas, arī mašīnas, un vienkārši stāvējām pie vārtiņiem, kuri vaļā, un onkulis tā viesmīlīgi rādīja, varat nākt iekšā skatīties bez maksas, nekas nav jāmaksā, nāc un skaties. Tuk, 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 tuk.
Un šeit var redzēt, kā notiek risināts sabiedriskā transporta jautājums Havanā. Cilvēki vienkārši iesēžās tādās automašīnītēs un vienojās par brauciena izmaksām, virzienu, droši vien es tā pieļauju, un dodās un visu veiksmīgi nonāk gala punktā. Havanā arī jāmāk iepirkties. Turistu rajonā šādu vienu buņģiņu maksā 1 kuku vai 1 Kanādas dolāru. Šeit parastā, arī turistu it kā apstaigātā vietā vai tādā nemanāmā veikliņā 2 šādas buņģiņas plus minerālūdens San Pellegrino no leduskapja augsts maksā mazāk nekā 3 kuki vai 3 dolāri kopā. Paradīze zemes virsū, taču turistiem no Kanādas. Šis video fragmentiņš ir speciāli cilvēkiem, kas sūdzās, ka Rīgā un Latvijā vispārībā namu īpašnieki reizēm neapsaimnieko pienācīgi savas mājas. Šeit fonā jūs vitās varēsiet redzēt māju, kur vispārībā ir uzliktas stalažas, visu jau ir sagatavots renovācijai, bet naudiņas nav vai nu valstī vai īpašniekiem, un stalažas, pateicoties labajam tropu klimatam, kas ir Kubā, apaug. Un lūk, kāda izskatās māja.
Tā mēs atrodamies pie viesnīcas Nacionāla Havanā ar brīnišķīgu skatu uz okeānu. Un 1946. gadā šajā viesnīcā satikās visi Amerikas mafijas bosi, kas bija iefiltrējušies arī Kubā, lai nolēmtu, kā attīstīt savu darbību tālāk Kubā. Hello, good afternoon. My name is Rafael. I'm tour guide from Havana City in Classic Car. Well, if you've been in Cuba, visit me. Have a happy New Year. See you. Šī ir pirmā darbojošā strupla, kur mēs redzam Havanā. Un liekas tā dīvaini tagad staigājot uz Havanu pēc ekskursijas ar gīdu, kurš mums pastāstīja, ka, teiksim, 50. gados pagājušajā gadsimtā Kuba bija viena no vadošajām Amerikas kontinentu valstīm, un tagad staigājot, redzot, kādā stāvoklī ir mājas un mašīnas, tas liekas neticami. Bet varētu teikt tā, ka tas mazliet atgādina Latvijas un arī Baltijas republiku vēsturi, kad bija šis miera laiks, kā viņu sauc, 20 gadi, lai ekonomiku uzceltu, un pēc tam nāk vara, kura, teiksim, visu sabojā. Tāpat arī bija Kubā, kad bija 50 līdz 50 gadu beigām, kad sākās šis Fidela režīms vai valdīšana, teiksim tā, kad viss izmainījās. Solo por un par de piernas nos niegan su amor, nos mata, nos vuelve mierda el corazón de los hombres. Nelēmām kārtējo reizi paēst. Pēc pēdējās, varbūt man netik garšīgās ēdienu reizes restorānā, kuru mēs pat nepieminēsim, mēs atradām pēc mūsu viesnīcas biedru ieteikumu vietu, kas saucās La Grilla Dilla. Tas tāds ļoti skaistā vietā atrodas. Un es izvirzīšu tādu teoriju, ka restorāns Havanā ir ļoti augstā līmenī, ja toaletē uz toaletes poda ir nevis vāks, bet riņķis, uz kur apsēsties. Un šeit ir ne tikai riņķis uz toaletes poda, bet arī ļoti garšīgs ēdiens. Es gan paņēmu tikai saldo, bet tas bija ļoti garšīgs. Es teiktu, tas bija garšīgākais deserts, kāds tikās Havanā līdz šim, pat apsteidzot vietu, kur mēs bijām jaungada svinībās. Un Evijai pamatēdiens arī bija ļoti garšīgs. Es pat nožēloju, ka es nepaņēmu. Ja es būtu zinājis, ka ir tik garšīgs, es arī būtu paņēmis tieši tādu pašu otro ēdienu. Tā kā viss turpinās.